Kādās ģimenes mājās Cekulē kopā ar citiem mīļdzīvniekiem, seskiem, peli un šinšilām dzīvo arī pūce. Kā viņa pie cilvēkiem nokļūsi, stāsta pūcītes saimniece Marita Viškere. Es saprotu, ka tā ir mūsu pašu Latvijas meža pulcīte, un nokļuva viņa pie manis par kaimiņu palīdzību. Kaimiņš bieži mežā, viņš mums atveda viņu mājās. Jā, viņa starp citu bija cietusi. Viņai uz galvas, ja tuvāk varam apskatīt, ir caurums izplēsts, mutīgs paukušķis. Iespējams, ka kaut kāda cauna vai seskas viņai mežā ir mēģinājusi uzbrukt tomēr. Sākumā viņa dzīvoja ārā, skaisti tajā pašā būrītī. Bet tad es sāku lasīt internetā, un pat cik tāds svērs mājās. Viņi ir gāja putni izrādās, lido prom pa ziemu. Tad bija jānes atkal iekšā mums viņa, baidījās viņa no sala. Un tad par barību es konsultējos ar vetārstiem, izrādās viņiem ir diezgan liela pieredze. Es domāju, ka mājās neviens pūces netur, bet droši vien, ka tā nemaz nav patiesībā. Tad viņi mācēja stāstīt, ka pietiek ar katru barību, esot pietiekami daudz visādu mikroelementu un vitamīnu. Un tā, mēs tad dzīvojam, mēs mēģināju dot viņai dzīvo barību, kā jau pūcē, taču būtu loģiski, ka viņi gribētu kaut ko svaigu, teiksim tā. Bet viņa absolūti neprot ne medīt, neko. Mēģināju sākumā dot viņai svaigu gaļu, bet tā viņa arī īpaši pie sirds neiet. Pat cik mēs gaļu paši īpaši neēdam, reti kad. Vīrs vispār neēd jau kādus 4 vai 5. Un tad mēs arī līdz ar viņu cenšamies viņu nekaitināt un paši arī sev nekaitēt. Pūcīte dzīvo nebrīvē kaut kur 30-40 gadus, ļoti ilgi, bet arī tas man tieši saista. Jā. Un vienmēr ir ļoti žēl, kad kāds no viņiem aiziet. Jā. Līdz ar to man mājās ir arī seska un šinčēls, kam arī dzīve jau diezgan liela, līdz pat 30 gadiem. Baidīja man sākumā, ka pūce ir ļoti nikna, agresīva, viņai ir ļoti asi nagi, ka viņu nemaz tā nevar ņemt rokās un ļoti, ļoti uzmanīgam jābūt ar viņu. Bet šī nav tas variants. Es saprotu, ka viņa ir vienkārši maziņa. Nezinu, vai pazudusi, vai ar vecākiem varbūt kaut kas noticis, jo viņa nemāk absolūti neko. Viņa pat sevi aizstāvēt īsti nemāk. Viņa ar knābīti pagrūž nost, ja viņai kaut kas nepatīk, ka viņai tuvojas. Tas arī ir viss. Uz rokas nāk labprāt komunicē. Pārsvarā pa dienu viņa ir tāda miegaina, mierīga. Pa nakti es arī nevarētu teikt, ka viņa ļoti lielu, teiksim, troksni celtu. Bet, zinu, ka viņa iet ēst, jā, pa nakti viņa ēd un tur savā nodabā dzīvojās par to būrīti. Bet, ka tāds sevišķi troksnis būtu neteikt. Dzimumu viņai nevarot noteikt līdz gadu vecumam, tā kā vēl bišķi jāpacēšas. Un tāpēc vārds ir, pūcīte, pučoks, tā neesam tālāk tikuši. Nezinām, kā viņu īsti nosaukt. Kā viņa vispār sadzīvo ar citiem dzīvniekiem? Viņa vienkārši novēro. Viņai ļoti patīk augstākās vietas, kur viņa vien var apsēsties. Tā pati stāvlampa. Uz aizkarstām es nav mēģinājusi sēsties. Nezinu, kāpēc varbūt neliekas stabils pasākums. Viņa ļoti, ļoti vērojas, kas notiek apkārt.